viņiem nav vajadzības ievērot diētu. Un te pašā laikā ir sportisti, kuriem vajadzētu rūpīgi pasakot savai ēdienkartei, lai iznāktu pēc iespējas labākā formā uz skatuves. Paturpinot par Men's Physique kategoriju. 15 dalībniekiem. Pirmo gadu? Jā, pie mums Men's Physique ir pirmo. Un pasaulē? Aicinu uz skatuvi. Dalībnieku ar kārtas numuru 103. Elvis Rudbaks, Latvija. Tātad tagad ja nemaldos, tad Men's Physique arī pasaulē šīs ir pirmās sacensības. Un tieši IFBB federācijā. Jo citās federācijās, piemēram, ir tāda federācija VFF, World Fitness Federation. Tur ir gan sieviešu, gan vīriešu fitness, un tiem puišiem, kuri šeit uzstājās Men's Physique kategorijā, tur šī kategorija ir savādāk nosaukt. Tur viņi saucās Body Extreme kategorija. Tātad tas ir lielā mērā atkarīgs no federācijas, kā nosaukt, kā iedalīt sportistus, lai kaut kādā veidā viņus atdalīt. Lūdzu, nostājamies labus, Jekaterina. Jā, pirms tam mēs redzējām puišus Men's Physique kategorijā zem 178 centimetriem. Jūlīgs, Latvija. Tagad nāk. Tagad ir garāka auguma. Jā. Nu, attiecīgi, pat cik dalībnieki, laikam jāsaka, ka šī būs visapjomīgākā kategorija šīs sacensībās. Vismaz spriežot pēc tā, ka man nācās mērīt šos sportistus pirms sacensībām, jo viņi tiešām iedalās pēc auguma. Paldies, Jās. Lūdzu, nostājamies labus. Bet tikai pēc garuma. Jā, pēc garuma viņas nācās mērīt, attiecīgi diezgan daudz, es neteikšu precīzi, Novakauskas, Lietuva. bet, vismaz kaut kādi 20-30 sportisti noteikti izgāja man cauri. Tad daudz garu, labi trenēti. Jā, un tad bija divās daļās un bija sadalīti. Kā ir vispārībā augumam? Ir kaut kāda nozīme pie treniņiem? Kam ir vieglāk trenēties maza auguma? Sportistiem vēl liels? Jā. Thank you, spēcībā. Tāds uzskats valda. Numur Mazāk 107. Agris Sportistam Kočāns, ir Latvija. vieglāk uztrenēt muskulus. Muskultūra ir īsāka, līdz ar to mazāks darbs tiek patērēts, lai uztrenētu. Tas ir tāds diezgan maldīgs uzskats. Numur 108. Mārtiņš Zeltiņš, Latvija. Jo tāpatās, jebkurā gadījumā proporcionāli šim sportistam tik un tā ir jāpieliek diezgan liels un rūpīgs darbs, lai uztrenētu šos muskuļus neatkarīgi no viņa proporcionāla apjoma ķermenī, tik un tā ir jāpieliek rūpīgs darbs. Varbūt vizuāli es pat teiktu, ka šie te mazie sportisti, maza auguma sportisti, neizskatās tomēr tik masīvi un tik apjomīgi kā liela auguma sportisti. Es tiešām nezinu, ja tik skaisti vīrieši nevar publikai iepatikties, tad jau kaut kas aizdomīgi. Numur 109. Jā, arī šiem Arturis pušiem Sevikovs, Latvijā. patīk būt skatus. Runājot par, kas man radās aiz jautājums, vērojot pušas tetovējumu. Kā ir tetovējumi? Principā federācija ir kā reglamentā ir izskatīts šis te tetovējums, taču tas nav aizliegts. Drīzāk ir atkal, tas ir uz pušu personīgā pārziņā, cik daudz būs šie tetovējumi. Es zinu, arī kā tiesnesis var teikt, ka tetovējumi traucē savā ziņā objektīvi novērtēt ķermeņa reliefu. Taču aizliegt viņi nav. Šajā kategorijā ir aizliegtas rotas lietas vīriešiem. Šajā vai visās? Vīriešiem faktiski jā, visās. Ir sieviešu kategorijas, kur noteiktās disciplīnās, raundos, tā teikt, ir aizliegtas rotas lietas, bet citās atkal ir atļauts.
Vīriešiem vienīgais, kas ir atļauts, tas ir laulības gredzens. Paldies. Spēcībā Romāns. Numur Ticēšu, ka sievietēm arī, vai ne? Ričards Sieviešu arī, Samoļs, protams, laulības Latvija. gredzens vispār netiek izskatīts kā rodas lieta. Matu griezums, matu garums. Nu, tas ir atkal personīgais viedoklis un sportistu pārziņā. Jā, mati ir garāki par plecu. Tad, neesmu redzējis no tādas vīrieši savā pieredzē uz skatuves. Vismaz nav bijuši izlaisti. Ir redzēti vīrieši ar astēm. Man sakārtojums tātad astēm. Sportisti satraukušies. Paldies jums liels. Vīriešu gadījumā, kad Numur mati ir 114. gari un izlaisti, Jānis Feldmanis, Latvijā. tad pie pozēšanas meitenēm mati no muguras ir jānovāc, tad, kad ir skats no mugurpuses, lai varētu objektīvi novērtēt muguras muskulatību. Vīriešiem tāda nosacījuma nav. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's check. Paldies! Redziet, Jānis piedalās jau ne pirmo, jau ne pirmo gadu sacensībās. Zinu, kur viņam jāiet ir. Jekaterīna, ne, pareizi, Jānis nostājās pareizi. Lauris Mičulis, numur 115. Šajā kategorijā puiši ir gana daudz, lai tiesneši pasvīstu paši. Un mēģināt saprast noteikti, kurš tas no viņiem ir galvenā titulā atbilstošākais. Bet kā statistika liecina, vai varbūt tā es novēros praksē, šāda veida kategoriju pārstāvošie vīrieši un attiecīgi tad sievietes bikini, viņiem ir tā tendence lielākoties turpināt un iet uz nākamajām kategorijām, vai ir tāda daļa, kas tomēr paliek. Sagaidām dalībnieku ar numuru 116. Kaspars Zviedrāts, Latvija. Lielākā daļa, protams, iet tālāk. Un jau tas vien, ka viņi ir iznākuši šādi mēroga sacensībās, jau liecina par to, ka tas ir diezgan nopietnas lēmums. Viņi tiešām arī iet tālāk. Taču, kā jau minēju iepriekš, šī kategorija ir ļoti svaigi izcepta. Un līdz šim daudz vīrieši neuzdrošinājās iznākt uz skatuves. Tieši tā iemesla dēļ, ka bija iespējamas divas kategorijas – vīriešu fitness un nākamā jau bija bodybuildings. Tātad tie, kuri uzskatīja, ka viņi vēl nav gatavi startēt bodybuildingā, tātad muskulatūras apjomi nav pietiekami attīstīti, tad jāsaka tā, diezgan paškritisks vērtējums. Neriskēja nākt uz skatuves bodybuilding kategorijā. Attiecīgi vīriešu fitness ir ļoti grūta kategorija, jo vīriešiem tāpatās, kā jūs jau redzējāt sieviešu fitnessā, bija ne tikai jārāda savs augums, bet arī jāizpilda kategorijas uzvarētājs. Brīvās izvēles programma, kurā jāuzrāda kaut kādi akrobātikas. Sagaidām dalībnieku no Latvijas. Artūrs Bens, numur 118. Tas ir tiešām diezgan grūti. Es pat teiktu, ka viennozīmīgi vieglāk ir vienkārši pozēt, nekā izpildīt kaut kādas sporta un mākslas vingrošanas elementus uz skatuvi. Tam ir ļoti īpaši atkal jātrenējās. Tātad vīriešu fitnessā nav jāuzrāda izcili muskulatūras apjomi, toties tur ir jābūt ļoti koordinētam un jāuzrāda akrobātikas elementi. Pieredze rāda, ka vīriešu fitnessā bieži vien uzstājās puiši, kuri nākuši no sporta vingrošanas. Tātad no lielā sporta. Un aizgājuši no lielā sporta, atnākuši, tātad jau mērojās spēkiem fitnessā. Šī gadījumā, kā redzam, vīriešu fitness vairs nav
šeit, šajā federācijā, vismaz šajās sacensībās. Toties ir parādījusies tieši šāda kategorija, tad federācija ir diezgan lokana, un tas arī ir federācijas reglamentā un statūtos, kāpēc vispār federācija ir, kādi ir uzdevumi valsts mērogā, un viens no šiem uzdevumiem ir piesaistīt ar vienu jaunus cilvēkus šim sporta veidam. Un ne tikai piesaistīt sporta zālēs, iet trenēties, bet arī nākt ārā uz skatuves, jo savā veidā tā ir tomēr pieredze un arī stimuls iet tālāk. Jo cilvēks, kurš aiziet tikai uz sporta zāli patrenēties, viņam tas var apnikt, bet ja viņš ir iznācis uz skatuves, izbaudījis, tā teikt, lampu drudzi, tas varētu veidoties jau tā gandrīz vai kā narkotiska atkarība. Un tātad cilvēks tiek jau ievilkts arvien dziļāk šajos tīklos, tā teikt. Lūdzu, nostājamies aiz numuru 119. Kategorija Men's Numur Physique, 120. jo, kā redzat, šeit ir labi trenēti augumi. Es aicinu priekšā. Nav prasība veikt kaut kādas akrobātikas elements, ko noteikti lielākā daļa no viņiem nevarētu izdarīt. Līdz ar to arī viņiem būtu liekta iespēja iznākt uz skatuves. Tātad lojāla pieeja, 108. lokana pieeja un, Es kā atvainojos. redzat, jaunas sejas uz skatuves. Tās puses 103. Jā, nu skaidrs ir tas, ka vienkārši cilvēkam doties uz sporta zāli būs laikam gan sarežģīti, ņemot vērā, ka trūkstās motivācijas. Iespējams, gribam mēs uzreiz rezultātus, bet skaidrs, ka rezultātus uzreiz mēs nedabūsim. Un tad kaut kādā brīdī 109. slinkums uzvar visu. 112. Vai ja tev ir treneris, ja tu skaidrs zini, ka tev ir jākārt uz skatuves, jo tādā datumā, nu tur ir jāstrādā. Vai nu tad tu nekāp skatuves, vai ne? Jā, tieši tā. Tieši tas, ko es arī teicu. Front Ja position. cilvēks ir iedrošinājies un izvilkts uz skatuves, tad viņam jau ir stimuls pierādīt vispirmkārtām sev, ka viņš spēj sasniegt arī labākus rezultātus. Un arī savu radinieku un draugu priekšā, lai tā teikt, nekristu kaunā, ka kā tad tā vienreiz iznāca un nobijies vai, tad jāiet tālāk. Krieviski runājošiem ir labāk pazīstams teiciens, kas ir ļoti lielā mērā apstiprina mans vārdus, jā, tad par to, ka ja vienreiz iznāca uz skatuves, tad ir jāturpina, grib, negrib. Krieviski ir tāds labs teiciens. Nazvalsi gruzģom, полезай в корзину. Jā, jeb latviski, ja iztulkota, tad iereiz nosauc sevi par sēni, nu tad lien tajā grozā. No 114 līdz 120. Nu jā, man skatoties, kādā ziņā šobrīd uz puišiem pilnīgi nav skaidrs, kurš no viņiem varētu pretendēt uz galveno titulu. Es ticu, ka tev vērojot puišs ir jau vismaz kaut kāda nojausma par to, kuri varētu kotēties augstāk. Jā, te atkal ir viens tāds, viena ķibelīga nianse. Tā vien gribās viņus vērtēt pēc kultūrisma mērauklis. Taču tai pašā laikā uzreiz sevi ir tā kārtīgi jānorauj, stāvbremze un jāsaprot, ka tā tomēr nav kultūrisma kategorija, nav bodybuildings, bet gan Men's Physique. Līdz ar to arī tās mērauklis ir citas. Bet viennozīmīgi šajā kategorijā tiek vērtēts, es lasīju nolikumu, man bija interesanti izlasīt tieši nolikumu no kongresa, kur tika šī kategorija apstiprināta kā čempionāta kategorija. Tur bija minēta arī, lai cik tas nebūtu dīvaini, seja, matu sakārtojums. Tātad faktiski, kā jau teicu, elements no bikini fitness, kur tiek vērtēts sievišķais skaistums. Šī gadījumā šī kategorija tiek vērtēta arī ne tikai muskulatūra,
kas ir tā brutālā vīrišķā daļa, bet arī skaistā vīrišķā daļa. Tātad, cik skaists tu arī esi. Gan ne tikai no dabas, bet arī kā ir kopti tavi mati, kā ir kopti tava seja, kādā krāsā ir tavi zobi, un cik viņi ir kopti. Tas viss tiek ņemts vērā šajā kategorijā. Turpretīm bodybuildinga kategorijā. Tur varētu laikam pat teikt tā, ka viņiem visiem varētu uzmaukt galvā. Jā, un seja tur nav noteicoša. Jā, un droši vien, ka lielākajā daļā šāda sporta veida kategorijās ir svarīgs smaids, svarīga pašpārliecinātības skatuves, jo var būt labs ķermenis, bet ja sejā ir tikai bailes un saspringzinājums, tad nekas tur labs nebūs beigās. Šī gadījumā tas ir tas, ko es teicu, kad ir ne tikai labi jātrenējas sporta zālē, bet arī jāgatavo sevi uz sacensībām. Un atkarībā no tā, vispirmām kārtām, kāda ir tava muskulatūras tonus un apjomi, tu jau iegūsti kaut kādu pašpārliecinātību par sevi. Pozēšana ļoti svarīga, kā redzat arī šeit viņa pozē. Cik perfekti ir apgūta šī te pozēšanas māksla. Un iziešana uz skatuves arī šis te lampu drudzis, protams. Tātad pozējot ir jāsaspringzinās, bet te pašā laikā jārāda savu zobi. Jā, nebūtu nav tik viegli. Tas nāk ar pieredzi. Tieši ar pieredzi. Droši vien sākumā varētu sanākt tāds visai izmocīts smaids. Muskuļi saspringti, smaidam jābūt. Paldies. Es lūkšu numuru 114 un 115 palīdzi. Skatoties uz puišiem, man atkal rodas tāds jautājums. Šī gadījumā par sievietēm skaidrs, bet par vīriešiem apmetojums. Apmetojums, jā, it kā Lūdzu centrā. ir tāds nerakstīts likums, kad apmetojums ir jāņem nost. Lūdzu numuru. Tur pieprasa 119. Federācija, jebkura federācija, taču tas nav reglamentēts sacensību nolikumā. Un 116. Tas ir gandrīz vai tāds tā kā nerakstīts likums. Vispirmām kārtām tas jau atkal ietekmē balles, kā tiek vērtēts sportists. Ja apmetojums nav noņemts, tad neredz muskulatūras reliefu un tonusu. Līdz ar to sportists neiegūst objektīvu vērtējumu. Nerakstīts likums no federācijas puses ir tieši tāda iemesla dēļ, kad tiesnešiem ir ļoti grūti vērtēt. Sekojiet, lūdzu, 108 paliek, 103, 106, 108 pēc pieredzes pateikšu, ka nemaz nav īpaši jāreglamentē šis punkts. Tāpat tās visi viennozīmīgi skujnost. Pagrieziens pa labi. Un tur, lai cik tas nebūtu dīvaini, arī šim pasākumam, kā skūšanās, ir jābūt īpaši sagatavotam. Jo, ja sportists skūsies pirmo reizi savā mūžā, un tieši pirms pašām sacensībām, tad tas būs ļoti ievērojami, it sevišķi tūmā. Būs izsitumi, pustūkumi, izsitumi, skrāpējumi, un pat grimstu nespēs noslēgt. Tad kāda ir ieteikumi? Tas tā arī ir tāda nianse. Jā, tā ir arī nianse, kurai ir jāgatavojās, ja cilvēks ņem vērā, ka viņš ies uz sacensībām. Tad jānoskujās jau laicīgi iepriekš, un pēc tam tikai jāuztur, tā lai uz sacensību dienu tas neizskatītos nesmagi. Jā, dārgie skatītāji, jums joprojām nav skaidrs, ko darīt un kā sev motivēt.
Un ja televizors vai datora ekrāns jūs nepārliecina, tad droši joprojām ir iespēja nākt šeit uz koncerta zāles studijos 60 zemiņu un vērot visu savām acīm. Iespējams kādu pataustīt, ja nu kāds pielaidīs klāt un saprast, ka tā pludmales sezona jau principā ir tepat. Ir vēl vispār iespēja pagūt kaut ko, labot, ja kādam ir jālabot. Šī gadījumā laikam ir jāsaka tā, kā es pirmīt teicu, ka galvenais ir piedalīties, nevis uzvarēt. Un pārfrāzējot šo teicienu, kas attiecās uz sākšanu nodarboties ar sportu, tātad galvenais ir nevis piedalīties sacensībās, bet sākt sportot, lai perspektīvē varētu arī piedalīties. Protams, ka rezultāts nav viegls un diezgan daudz cilvēku tieši tādu iemeslu pēc arī atnākot uz sporta zālēm pamet šo nodarbu, jo iedomājas, ka tas ir ļoti viegli, ka mēnesi pirms pludmales sezonas aizies uz trenžeru zāli, kaut ko padarīs un līdz ar to jau būs māksla rokā. Tā tas gluži nav, ir ļoti nopietnas un sūrs grūts darbs. Protams, daudz ir atkarīgs arī no ģenētikas un priekšsagatavošanas. Ja cilvēks kādreiz ir sportojis, bet pametis, tad viņam būs vieglāk sasniegt rezultātus un kondīciju. Bet cilvēki, kuri nav nekad sportojuši, nebūs tik ātri, taču pretstatā tam, ko cilvēki, kuri ātri pamet sporta zāles un pēc tam iet pa pasauli un saka, ka tur neko nevar normāli sasniegt. Ka visi tie, kas ir kaut ko sasnieguši, tie ir viens no diviem. Vai nu piedzimuši jau ar tādu muskulatūru, vai nu špricējās un arī tabletes. Un tāpēc viņiem ir tāda muskulatūra. Tātad viennozīmīgi var pateikt, kā treneris un sportists ar 30 gadu pieredzi šajā sportā, ka var sasniegt visu un ļoti daudz. Un mēs neesam piedzimuši ar tādiem muskuļiem. Vienkārši galvenais nosacījums ir gribēt to sasniegt. Un tāpēc ar gribēšanu vien nepietiekami ir jānāk un jāsporto. Un nevis tāpēc, ka tagad tu līdās pēc mēneša pludmales sezona, bet gan tāpēc, ka tu gribi sasniegt kaut kādus rezultātus, un lai šie rezultāti ir paliekoši, tā tad ir ne tikai jāatnāk un jāsamaksā, bet arī jātrenējās. Un tas, tiešām nav viegli. Es esmu dzirdējis par tādām, kā to pareizi saka, 21 kritisko dienu, kad tev ir jāiztur šī 21 diena, un tad jau vairāk vai maz